Mūsu partneri LVBet piedāvā jaunu akciju. Tas ir kaut kas līdz šim nebijis. Tātad, sākot ar 100 LV griezieniem, spēlē Book of Gods un 277 iekš Golden Hit. Līdz 400 griezieniem spēlē Ruby Joker, kas kopumā veido 777 LV griezienu lielu bonusu. Vislabākais ir tas, ka risks šeit ir daudz mazāks, kas saistīts ar līdz pat 777 eiro lielu atmaksas opciju iekš visiem BF spēļu automātiem. Lai piedalītos, reģistrējies ar mūsu affiliate linku, kas atrodams video aprakstā. Pašlaik pasaulē pilnīgi nemanām izplatās infekcija, kas liek veselības nozarei gatavoties ļaunākajam variantam. Šī patogēna nosaukums ir hantavīrus, kuram statistiski ir ļoti augsta mirstība. Vīrusa izplatīšanās veids ir elementārs. Tas organismā nonāk, ieelpojot inficētus putekļus. Sākuma stadijas simptomi izpaužās tieši tāpat kā sezonālā gripa. Parādās drudzis, fiziskas sāpes un izsīkums. Saslimšanas simptomu otrajā fāzē jau rodas neatgriezeniskas sekas. Slimības attīstībā nav nekā mīklaina. Tas ir 2 posmu process. Kad agrīnais gripai līdzīgo simptomu posms noslēdzas, otrais slimības vilnis pilnībā pārņem ķermeni. Plaušas piepildās ar šķidrumu, skābekļa apmaiņa tajās kļūst neiespējama. Cilvēks vienkārši nespēj paelpot un mirst nosmokot. Tomēr jāsaka, ka saslimšana ar šo smagāko formu ne Latvijā, ne Eiropā vēl nav reģistrēta. Savukārt ir zināms, ka tā ir izplatījusies Dienvidamerikā, un vīrusa statistiskā mirstība sasniedz no 40 līdz 50%. Tas pielavās klusām. Slimības sākuma posmā to pamanīt ir ļoti grūti, taču sekas ir graujošas. Infekcijas iznākums ir atkarīgs no vīrusa tipa, pacienta veselības stāvokļa un ārstēšanas pieejamības. Tā kā runa ir par jaunu vīrusu, vēl nav izstrādāti medikamenti un neeksistē profilaktiska vakcīna. Hantavīrusa darbību reālā situācijā attaino 2026. gada pavasara notikumu ķēde, kas norisinājās maija sākumā. Kruīza kuģī MV Hondius, kas atradās pie Kabuverdes krastiem. Tur tika konstatēti pirmie 2 saslimšanas gadījumi, kas īsā laikā pieauga līdz 11 saslimušajiem, no kuriem 3 gadījumi beidzās ar letālām sekām. Viens no kuģa pasažieriem, ārsts Stīvens Kornfelds, bija devies atvaļinājumā, bet, kad situācija pasliktinājās, viņam nācās kļūt par kuģa ārstu. Viņš stāstīja, ka viss notika diezgan pakāpeniski. Sākumā bija tikai viens saslimušais, bet 24 stundu laikā parādījās vēl vairāki, un viņu stāvoklis strauji pasliktinājās. Kad kļūst skaidrs, ka ir vairāk saslimušie un ka viņiem kļūst sliktāk, es iejutos kuģa ārsta lomā, tāpēc jau no paša sākuma centos būt ļoti piesardzīgs, izmantoju maskas un halātus. Un kad mēs uzzinājām, ka tas ir hantavīrus un parādījās jau otrais gadījums, kas radīja aizdomas, ka pastāv infekcioza forma, es sameklēju priekšautus un aizsargbrilles. Regulāri sāku mazgāt rokas un drēbes. Uz kuģa klāja bija 175 pasažieri no vairāk nekā 20 valstīm, ieskaitot vairākas Eiropas Savienības valstis. Vēlāk noskaidrojās, ka pirmā inficēšanās notikusi jau pirms kāpšanas uz kuģa. Savukārt uz klāja jau vīruss uzsāka savu tālāko izplatību. Inficētie pasažieri tika evakuēti, taču tiem, kam simptomi netika konstatēti, atļāva izkāpt un doties mājās. Tādējādi radot risku jaunā vīrusa izplatībai vairākās valstīs. Kāpēc tas satrauc zinātniekus? Pirmkārt, slimības inkubācijas periods var ilgt līdz 6 nedēļām. Tas nozīmē, ka cilvēks var būt inficēts, bet nemanīt nekādus simptomus un turpināt ceļot, tikties ar citiem cilvēkiem un tādējādi izplatīt vīrusu. Otrkārt, pastāv risks, ka vīrus var mainīties, jeb mutēt, līdz ar to izplatīties vēl straujāk. Taisnības labad jāsaka, ka mutācija jau ir notikusi, jo pirmā saslimšana ar hantavīrusu formu tika konstatēta pirms pāris gadiem. Taču, kā zināms, viena no vīrusu pamatīpašībām ir spēja mainīties un pielāgoties pie apkārtējās vides. Hantavīrus nav izņēmums. Kanādietis Lorns Warburtons, kurš ar hantavīrusu inficējās pirms 3 gadiem, teica, ka nekad iepriekš nebija dzirdējis par šo vīrusu, kad 2023. gada martā viņam parādījās Covid-19 līdzīgi simptomi. Vispārējais ķermeņa sāpes, stipras galvas sāpes un nogurums. Tomēr viņa stāvoklis ātri kļuva kritisks. Es biju izmircis sviedros un nevarēju paelpot, viņš atceras. Lorns piebilda, ka viņš tika pievienots pie dzīvības uzturēšanas aparāta un apmēram 3 nedēļas pavadīja slimnīcā. Slimnīca bija īsta elle uz zemes. Tā bija spīdzināšana. Grūti pat aprakstīt, cik salauzts es jutos, viņš atzina. Pēc Lorna teiktā, atveseļošanās bija ļoti ilga un lēna. Pēc izrakstīšanas no slimnīcas viņš vēl 1,5 gadu centās atgūt spēkus.
Pieaug bažas, ka hantivīrusa Andes variācija var izplatīties straujāk nekā iepriekš domāts. Pēc dažu manu kolēģu sarunām ar ārstu, kurš atradās uz kuģa, mēs ieguvām jaunus pierādījumus tam, ka vismaz 3 no inficētajām personām neatradās tiešā kontaktā. Un viņiem varēja būt tikai gadījumu kontakts, piemēram, sēžot blakus kādam pusstundu ilgas ēdiena reizes laikā. Mēs jau esam pieredzējuši to, cik ātri pasaule un sabiedrības jomas var tikt paralizētas pēc globāla vīrusu uzliesmojuma. Un, lai arī hantivīrus nav tik lipīgs kā Covid-19, tomēr objektīvi jāatzīst, tas ir daudz nāvējošāks. Tā kā saslimšanas gadījumi jau ir Eiropā, ir tikai laika jautājums, kad tas nonāks arī līdz Latvijai. Tas, kas ir noticis inficēšanās uz kuģa, tur mazliet ir cits hantivīrusa paveids, jeb suga. Latvijā tas paveids, kas ir konstatēts tieši pasažieriem uz kuģi, nav. Hantavīrusa uzliesmojuma gadījumā tālākā valdības rīcība ir inficētajām un kontaktā bijušām personām piemērot 2 mēnešu karantīnu. Ņemot vērā hantavīrusa garo inkubācijas periodu, tas nav nekāds ekstrēms solis, bet gan tehniska nepieciešamība. Pret šo vīrusu nav vakcīnas vai zāļu, tāpēc īpaši svarīga ir tieši higiēna. Tomēr pievēršoties esošajam vīrusu stāvoklim, jāsacina, ka šobrīd situācija ir sekojoša. Tā dabiskā izplatība uz doto brīdi ir vāja. Kuģa incidentā izplatību izraisīja gaisa filtrācijas sistēma. Līdz ar to situācija šobrīd ir jāuztver bez panikas. Tā kā infekcija ir nonākusi mūsu redzeslokā, bet tā pagaidām nerada tādu plašu sabiedrības veselības apdraudējumu. Tomēr jāatzīst, ka kuģa administrācija pieļāva ļoti nopietnu kļūdu, ļaujot inficētajiem pasažieriem tik ātri pamest kuģi. Ņemot vērā vīrusa inkubācijas periodu līdz 6 nedēļām, 2 mēnešu karantīnu uz kuģa būtu bijusi ideāla iespēja pilnībā izolēt infekciju tās perēklī un novērst jebkādu tālāko izplatību. Diemžēl šī iespēja tika palaista garām.